Tūdaļ iepazīstināsim jūs ar kādu cienījamu zirgu, kurš pieredz pie uzslavām un abrīnas pilniem skatieniem. Kad Laurai bija vien 5 gadiņi, mazā meitene uzsāka savu sportistes karjeru kopā ar Šetlandes poniju Džeimsu, bet jau 8 gadu vecumā uzrāpās mugurā lielajam zirgam. Savukārt ar pieredzējušo sacensību zirgu Alfredo, Lauras tētis atļāva sākt trenēties 10 gadu vecumā. Tad arī sākās mazās sportistes un izcilā zirga lielā draudzība. Mums ir dzimšanas diena ar 1 dienas starpību. Nākošais gads mums abiem paliks 17 gadi. Vienmēr, kad sanāk pirms sacensībām mēs tā sapacējamies, mazgā zirgu, asti, kājas. Viņš parasti paliek tāds drusku bēdīgs un neēd vairs cukuru, jo viņš zina, ka nākošajā dienā būs sacensības, būs agri jāceļās un jābrauc uz sacensībām. Bet vienmēr viņam iedod viņa garšīgāko barību, kas viņam labāk garšo, un tad viņš atkal paliek viss kārtībā ar viņu. Laurai lielceru stallī ir daudz pienākumu. Jaunā sportiste aprūpē savus un vecāku zirgus, ir palīgs vecākiem sacīkstēs un pati saka tā: man nav bail no zirgiem, arī no grūtībām nebaidos. Vienkārši cenšos ar visu tikt galā. Un smagais darbs treniņos kopā ar Alfredo ir vainagojies godelkām. Viņš ir īpašs ar to, ka viņš pirmkārtām ir mans skolotājs, pats lielākais, un viņš man ļoti daudz ko ir devis. Viņš ir mans pirmais zirgs, un ar viņu es esmu startējusi ļoti daudz un daudz titulus izcīnījusi. Šī ir par nacionālā čempionāta sacensībām. Mēs piedalījāmies šogad un tur arī ļoti labi nostartējām. Tā. Laura mums atklāja, ka Alfredo sacīkstēs patīk tikpat ļoti kā viņai pašai. Viņš vienmēr, kad mēs aizbraucam uz sacensībām, viņš vienmēr iznāk no furgona un skaļi zviedz. Tā viņš parāda, kad viņš ir ieradies un visām ķēvēm vienmēr izsaka komplimentus. Arī Ziemassvētku vakarā Laura noteikti apciemos Alfredo stallī, lai novēlētu viņam skaistus svētkus, pacienātu ar cukuru un paklausītos, kādu zirgs sola nākamo gadu. Citreiz, kad viņam tāds ļoti labs noskaņojums ir, tad viņš bubina un stāsta visu kaut ko.